sanāca tā, ka es pavasarī piestrādāju pie celtniekiem. Vienu pirmdienas rītu pazvanīju, kad šodien nestrādājam, ir brīvdiena. Un atbraucu mājās, tā kā brīvdiena, īsti nav ko darīt, un skatos, mums kaimiņš draugs ar vēl vienu draugu, tā kā plāno braukt uz jūru ar močiem. Turpat uz Garciemu, viens izbrauc otrs. Tad es tā kā prasīju draugam, iedo izbraukt. Sākumā viņš tā kā tielējās, tā kā nē, bet pierunāju un izbraucu. Braucot pa jūrmalu, pa tām pludmales smiltīm, ir tā, ka jo ātrāk brauc, jo stabilāk. Ātrums bija ap kādu 100. Bija tāda kauboja cepure, tāda nadziņa. Un braucot tajā ātrumā, viņš tā kā pienāca priekšā acīm. Un es pacēlu ar vienu roku nadziņu augšā un stūri sagriezās pēkšņi. Un no tā 100 uz 0 apstājos un pārmetos pāri stūrei. Pats ripoja, mots līdzi ripoja. Un tā es salauzos. Un tad aktieris uzreiz uzlika bildi. Tā te jūsu dārs, tā. Var sakot, viņš sēdēs ratiņos, vairs nestaigās. Man visu laiku sapnī rādījās tas, kad ir moči, jūra un kaut kas notiek. Un es bieži vien naktī no tā sapņa pamostos. Un tā, kad nesaprotu, kas īsti notiek. Un tajā brīdī, tad, kad es nokritu, tad uzreiz tāds, kur ir tas izsapņotais sapnis, kur mans atrisinājums, esmu nokritis. Ko tālāk? Tālāk viss kārtībā. Un pašam tāds pavisam liels pārbaudījums bija, kad bija dzīvokli vienam pašam, iet prom no vecākiem un palikt vienam pašam. Un likās, ka to var. Izrādās var. Tā, ka visu var tik galā. Dzīve ir metusi izaicinājumu Mārtiņam, bet varbūt Mārtiņš ir metis izaicinājumu dzīvei. Viņš pārlūza pirms 14 gadiem, bet nesalūza. Mācoties skolā, ieguva grāmatveža izglītību, nodibināja mazu privāto uzņēmumu un savas iegūtās zināšanas izmantoja strādājot lielos uzņēmumos. Arī tagad darba dienas paiet strādājot bankā. Iegūtā autovadītāja apliecība deva iespēju braukt, kur acis rāda. Piemēram, uz ārmreslinga čempionātu kādā no Eiropas valstīm. Meklējot asas izjūtas, viņš lecis ar gumiju, lidojis aerodījumā, braucis ar kvadriciklu, ūdensmoci un kādā ziemā uzsēdies arī uz sniega motocikla. Braucis kaut kāds 120 km/h pa ezeru un nepareizi pagriezos un pārmetos pa sānu, apgāzts sniegots. Es saku, Mārtiņ, kur tu aizbrauc? Viņš vienkārši nokrita no tā sniegu moču un viņš jau nevar uzrāpties apam. Es skrienu pa to mežu viņam pakaļ, es to ārbraucu. Bet mīksts sniegs bija labi. Nekas traks. Neko nesalauza un nekas viss kārtībā. Ar tādu pat vieglumu Mārtiņš nolēma, ka ir jāatsāk dejot. Tas nekas, ka deju studija atrodas 6. stāvā. Ja tu gribi, tu vari visu. Es arī dejotāju vienmēr mācu, un es lieku Mārtiņu kā piemēru, kad jūs sakat, ka jūs kaut ko nevarat izdarīt, paskatieties uz Mārtiņu un padomājiet vēlreiz. Un viņš arī noteikti man ir ļoti, ļoti liela iedvesme, tāpēc, ka viņš ir tik pozitīvs, tāpēc, ka viņš ir tik atvērts, un viņš izdzīvo katru dienu, un viņš zina īstenībā, ko nozīmē īstas dzīves garša. Dejojot var ļaut emocijām vaļu, izpaust savas sajūtas, pierādīt sev un nekad nepadoties. Mārtiņa vārda krājumā nav vārda nevaru, un tieši tas deva viņam iespēju nonākt uz lielās skatuves. Bet, kad tikko sākās izrāde, tad pilnīgi tās pirmās mūzikas skaņas, pirmie soļi, viss vienkārši iekšā vārījās, viss. Un tikko tu iedejojies, un tad ir pilnīgs tāds lidojums, bauda, tu vienkārši izbaudi visu to tālāko deju, visu to izrādi, visas tās emocijas, vienkārši tas ir
neaprakstām, tāds prieks. Es tiešām esmu lepna, ka man tāds dēls. Un tas ir mans dēls. Tava nemaņa un kritieni liek atgriezties un sākties, līdz debesis glāzē iemācās neapmākties, un mazais visums pār tevi kā modinoša rasa nolīst. Tavi pieredzes kilometri ir tikai viens